Šis ir viens varen aizraujošs laiks, kurā dzīvot. Iepriekšējo 20 gadu laikā interneta pieejamība un tehnoloģija attīstība mūsu dzīves ir mainījusi vairāk nekā jebkas cits iepriekš cilvēces vēsturē. Mans vārds ir Emīls Gads Liepiņš, un jūs skatāties mini-raidījumu par inovācijām tehnoloģiju spēks. Šajā epizodē mēs mēģināsim aptvert to, cik tad ļoti internets un tehnoloģijas atvieglo mūsu dzīvi. No telefona ar ripu un vēstulēm pa pastu līdz videozvaniem, e-pastiem, video sapulču un prezentāciju vietnēm. Jebkas mums ir pieejams jebkurā pasaules malā, ja vien ir internets. Mēs varam visu paziņot ar vienu foto vai video savos sociālajos tīklos un tūlīt pat arī saņemt reakcijas un labu vēlējumus, piemēram, īkšķīšu, sirsniņu vai vienkārši komentāru veidā. Tehnoloģijas ir izmainījušas mūsu paradumus un, jā, arī, piemēram, kabatas saturu. Naudas maksa. Tas visticamāk pavisam drīz pazudīs turpat, kur kasešu atskaņotāji. Iedomājies, tu skrien uz trolejbusu pieturu un tev ir jāizšķirs. Pirkt nedaudz lētāk biļeti kioskā un tad pavisam iespējams, ka gaidīt nākamo transportu vai pirkt dārgāk pie vadītāja. Šodien šādas problēmas vienkārši nav. Tu iekāp sabiedriskajā, noskanē kvadrātkodu un tev ir biļeti. Un ziniet, kāpēc? Jo visapkārt ir internets. Arī ceļojot, mums vairs nav nepieciešamas lielas kartes, tapešruļa izmēros un nav arī iepriekš tās jāizstudē, pierakstot un atzīmējot savas mīļākās vietas. Mēs vienkārši ierakstām galamērķi un navigācija tad visu izdara mūsu vietā. Tad vēl tāda lieta. Mums jau tagad ir viedā tehnika un viedās mājas. Nākot mums sola arī leduskapjus, kuri zina savu saturu un piedāvā receptes ar produktiem, kas tajā atrodas. Es absolūti pieļauju, ka pavisam drīz mums būs arī tādi nelieli kompakti robotiņi, kuri tad šo te leduskapju saturu pārvietos uz cepeškrāsni paši, un mājās mums sagaidīs siltas un veselīgas vakariņas. Šobrīd ir pieejamas gan tālmācības skolas, gan dažādi ierakstīti un tiešsaistes apmācību kursi video un audio formātā. Tu vari kļūt gudrāks arī vienkārši klausoties saturu, kas tevi interesē, pastaigājoties vai sportojot, vai darot kaut ko citu. Tādā veidā mācoties no cilvēkiem, kurus tu pats citādāk nekādu nesatiktu. BlackBerry uz visiem laikiem mainīja darba dienas garumu. Ja vēl agrāk pastāvēja kāda etiķete par to, kad ir pieņemama sazināties ar partneriem ārpus kolēģu loka, tad no vienas komandas ietvaros šobrīd ir atļauts teju viss. To principā pieprasa ikdienas dzīves ritms. Tiesa gan ir parādījusies jauna tendence un populāri atkal kļūst podziņu telefoni kā sociālo tīklu un saziņas tempa detoks kaut vai vismaz nedēļas nogalēs. Jā, vēl darba pasaulē uzņēmumi var krietni ietaupīt arī uz komandējumiem, jo kolēģus no citām valstīm mēs varam satikt pāris klikšķu attālumā videokonferencē. Arī lielu failu un projektu nosūtīšana e-pastā vai kādā failu apmaiņas vietnē, ir tīrais sīkums. Gan jau iepriekš minēto darba dzīvi, gan arī mūsu ikdienu kopumā krietni ir koriģējusi e-paraksta un e-ID parādīšanās. Jebkuru līgumu, iespējams parakstīt no jebkuras pasaules malas, jebkurā diennakts mirklī. Un tas pats arī ar iepirkšanos. Kādi veikali, kādas rindas, kādas maisiņu nešanas. Iepērcies attālināt un ietaupīto laiku velti ģimenei vai go 3 and chill. Savu mīļāko seriālu mēs vairs neskatāmies konkrētā laikā, bet kad gribam un kā gribam. Kaut vai visas sērijas pēc kārtas vienā naktī. Mēs arī izklaidējamies citādāk. Ja vēl riču, raču un dambreta varbūt kādam mājās galda skapītī aizmugurē ir, tad kopumā lielāku uzmanības daļu noteikti aizņem datorspēles, videospēles un e-sports. Tā ir jauna nozare, kas radījusi arī jaunas amata kategorijas, ja tā var teikt. Jo gameri, jeb šo e-sportisti mūsdienās ir profesionāļi ar nopietnu karjeru un vēl nopietnākiem atalgojumiem. Bet kā tad visas šīs lietas strādā? To jautāja bites eksperti. Lai mūsu ērtās komforta iekārtas strādātu kā nāks, vissvarīgākais ir pievērst uzmanību rūterim. Vecs rūters var visu sabojāt. Tā kā ir rakstāmašīna, tā kā var uzrakstīt tekstu, bet datorā ir ērtāk. Daudz pārvietojies, bieži jālieto dators, e-pasti. Šis būs labākais variants. Mobīlais internetu rūters uz baterijas. Visur paņemams līdzi, liekams mašīnā, dzīvoklis. Nepieciešams labs Wi-Fi. Šis ir pirmais, ar ko sākt. Paredzēts 70 kvadrātmetru telpām un nodrošinās nepieciešamo Wi-Fi visām tavām iekārtām, sākot ar gudro rozeti, beidzot ar spēļu konsolēm un televizoriem. Ja tava māja ir ar
īpaši biezām sienām vai ļoti labi nosiltināti, te nāks palīgā ārā rūters, kas nodrošina, ka mobīlo signālu uztvers ārpus telpām un iekšā saņems lielisku Wi-Fi. Internets un sakari vairs nav tikai rīki, bet mūsu domāšanas veids. Un te no viens ieteikums no manis. Nemēģināsim stūrgalvīgi apstādināt laiku, bet iesim tam gudri līdzi. Mans vārds ir Emīls Gatis Liepiņš, un šis bija raidījums Tehnoloģijas spēks.